Un šeit arī īpašumā ir tāda atpūtas telpa. Šeit ir vīns kapis, futbola galds un labākā telpa, teiksim. Šeit vienmēr ir viena temperatūra. Baseinā attiecīgi nav chlors. Viņiem ir attīrīšanas iekārta un šeit ir pirts. Viņi savienojas ar viesistabu un virtuvi. Tad šeit ir tehniskā telpa, ūdens attīrīšanas iekārtas, sāls, visas komunikācijas. Un šeit ir arī dušas divas. Un skapīši. Tad šeit ir viena guļamistaba. Jā, vannas istaba. Super ļoti gaišs. Un tad savienojas istabas. Un tad šeit savienojas istabas. Un attiecīgi skarts logi ir šāds. Tieši uz ezeru. Un blakus, protams, tāda paša vannas istaba kā blakus. Un tad attiecīgi pirts. Skats ir uz sētu, otrās puses sētu. Jā. Tad šeit ir centrālā istaba, vidu galds. Šeit ir izeja uz baseinu sadaļu. Šeit mēs ejam un redzam virtuves sadaļu, lai pārdodas ar attiecīgi visiem vīniem. Un šeit virtuve. Attiecīgi priekšējais zālājs. Un šeit no centrālās ieejas uzreiz no koridora. Tad ir vannas istaba. Tāda kā sūna. Patīkama. Duša. Un tad attiecīgi no viesistabas aiziet divas istabas. Tāds kā starp biroja telpa. Un lāga ir istaba šeit. Skapis. Un tad kaimiņi mums ir šeit. Otrā stāvā ir 3 istabas. Un attiecīgi šeit ir skats no šīs istabas uz priekšējo zālāju. Un šeit ir attiecīgi galvenā guļamistaba, liels skapis ar spoguļiem, ledus skapis, liela gulta, divans. Šeit vannas istaba.
Tad ir saimniecības māja blakus. Nu, varbūt matus šeit var nolikt vai ko. Nu, no otras puses arī ir vieni vārti, līdz ar to izskatās, ka šeit arī 2 auto varētu novietot.